Redzat, arī dejās ir ienākušas jaunās tehnoloģijas. Jūs redzat, katram tiesnesim rokā ir plauksts, dators. Kādreiz mēs rezultātus pierakstījām uz papīra un tad nodevām sekretariātam. Tagad pēc katras dejas, kā deja beigusies, nospiežot attiecīgo pogu sūtīt, uzreiz galvenais dators saņem tiesnešu vērtējumu un uzreiz viņu apkopo. Un attiecīgi iesākoties nākamajai dejai, katrs tiesnesis savā plaukstdatorā ievada PIN kodu un tad atkal atverās pāru saraksts, kuri dejo konkrētajā gājienā un var sākt vērtēt. Reizēm, protams, tehnika ir tehnika. Ja kāds pasteidzās un šo PIN kodu ievada ātrāk, nu tad tā saucamā sistēma, kā mēs sakam, var arī uzkārties, un tad rodās nelielas tehniskas pauzes. Bet nu par pāriem. Lūk, ar 31. numuru Giovanni Vitone Sara Confalonieri, Itālijas dejotāji. Tātad viņu sniegumā 4. standarta deja pusfinālā, tas ir lēnais fokstrots. Just grow and grow. With that we Lūk, ar balto kleitu pāris numur 93, tie dejotāji no Ungārijas, Saba Laslo, Viktorija Palī. Pavērojiet tūmā, šis ir viens no retajiem deju pāriem. Lūk, pie frakas ir nelielas reklāmas. Tas nav visiem dejotājiem, bet tiem pāriem, kuriem ir oficiālie sponsori, konkrēti Ungārijas dejotājiem bija